Pagaid, vēl trešais pāris arī sanāk. Blakus istabā ir Līvija. Līvija arī šeit. Ko viņa viena tur dara? Vai taču nav pilns kompānijā? Bet viņi, draugi, nu nenokonkurēt man viņi nost, nu nedarat man tās sirdsāpes. Nekrenči. Man te nolīna rakišu. Jūs laikam neesat pazīstami. Šeit Līvija Puķītes Jaunkundze. Un šī divi studenti, Ēriks Paegle un Maksis Priede. Jā. Man šķiet, ka jūs kaut kur ievēsmu saticis. Jūs mani? Kur? Es īsti neatceros. Es domāju, ka tas bija Rīga. Ak, neklausies viņā. Viņš ir liels viltībnieks. Tu man to vēsturi uzrakstīji, vai ne? Nu, mīļā, nevar jau tik ātri. Es uzmetu gan, bet mājās būs jāpārraksta. Nu, labi, vēlāk pārrakstīsim. Bet tagad, dāmas un kungi, lūdzu, piesēžat. Mēs sēdēsim kopā. Mēs arī kopā. Bet man tā šķiet, ka tā nebūs pareizi. Tā rinda ir jāraida. Jā. Tu, Maksi, nāc sēdies šeit, starp Līviju un Paulas jautājumu. Tu, Ērika, nāc šeit. Nu jā, tas ir pareizi. Bet es gan tā nedomāju. Ko tad teiks mans līgavainis? Viņš nesaka neko. Mīļais, tu laikam vēl neesi pazīstams. Lūdzu, iepazīsties. Esmu gan pazīstams ar šiem jauniekiem. Es dziļi planots sirmas galvas priekšā. Nu, ka pašām nav sirmā, kā man. Es sirsnīgi sveicu jūsu enerģisko roku, kurā vēl jaušams jaunības spars un deksme. Ja nebūtu šīs rokas, diez vai mūsu pagasts būtu pacelts kā garīgā tā materiālā ziņā. Viss atkarājas vienīgi no šīs rokas. Tiešām tā domājat, jaunais rokas? To jau katrs zinām bez domāšanas. Nu, lūdzu, piesēties te manā vietā. Labprāt, bet kur tad tu pati mīļā sēdies? Vai kur, bet starp šiem kungiem man nepasēdēt. Viņam ir konjuks. Ziniet, jūs aizvien esat laipns un simpātisks un jaudis runā, ka jūs esat pats bagātākais un arī pats devīgākais cilvēks šajā pagastā. Es zinu gan, ko viņi runā. Viņi runā, ka es esmu skops. Bet kurš no jums klātesošajiem būs tik devīgs kā es ko? Lūdzu, man nav žēl! Lūk, to es saprotu. Bravo! Bravissimo! Mēs zināt, iecelsim jūs par mūsu korporācijas goda, Filips. Kur tu tiesēdies? Tu es kaut kas nāsam. Jūs esat aizvien tik laipns, tik simpātisks. Muļķa desa! Ko? Kā tu iedrošinies man līgam uzrunāt uz tu? Kur līgu? Mīļo Paulas Jaunkundze jautā, kā tāds tunduks. Es atvainojos, man te tā likās, ka man te blakus man studija biedrs sēd. Nevajag būt tik iedomīgam. Nu, mēs strīdāmies, kungi. Tūlīt mēs varēsim sadzert tu brālības. Lūdzu, te būs glāzītes un biskvīti. Nu, tas ir jauki. Tad jau atliek tikai piepildīt. Varbūt mīļā nāks man blakus piesēdēt. Ai, nē, nu sēd vien esat. Man te ar draudzenīt jāparunājās. Cik viņa man kautrīga. Nu ir piepildījies viss, ko es klusībā vēlējos. Nu, iedzeram, pro! Bet kam par godu šī iedzeršana būs, ja drīkstētu zināt? Nu, viss jau atkarājas vienīgi no Luģa kunga. Nu, šoreiz arī no mīļās Paulas Jaunkundzes. Nu, tad iedzeršana Prozīt, mīļā. uz Paula un Luģa veselību. Jā, Uz to var. Nu, man ar nekas nav pretī. Bet es gan iedzeršu savas draudzenītes veselību. Cik viņa man kautrīga. Bet jūs man zināt kāda mīļāka. Sadzersim tu brālības, ja?
tagad slikāt zelskos? Ko tu viņam padarīsi? Kungi, nu kāpēc es jums vainas daru atkal ko? Tā ka nē jau, nu, mēs par savu studiju biedru runājām. Jā, redzim, par klātesošiem nekad daudz nerunā, un vispār daudz runāt ir slikti. Tad izsies vienmēr kaut kādas nesaskaņas, tādas, nepatīkamas situācijas. Labāk kaut ko uzdziedāsim. Jā, uzdziedāsim, man arī dziesmas patīk. Man arī patīk. Bet kādu dziesmu mēs dziedam? Uzdziedat kādu studenta dziesmu. Jā, labāk studenta dziesmu. Tūlīt! Vēl pirms reiboņa paskaties glāzē, tur, kur atmirst tavs kopiskais skats. Solis konjaka zvaigznē, tur bufetes laukā visiem kuriem uzticīgs būt. Auceļi uz groti tālī, tie uz krogumu sauc tik un tā. Nec meču smaidi, nec cenču draudi, mums nevarēs ceļā stāt. Tad es pāri pasaulē iešu, katra glāzē man sveicienus nes. Students norudā šņāpī un glābankas dūmos un ikdienas tom zilākam pūs. Kauceļi būs grūti tālī, tie uz krogumu sauc tik un tā. Nec meču smaidi, nec cenču draudi, mums nevarēs ceļā stāt. Viņa man gudra meitene. Es zinu visas studentu dziesmas. Es jau arī labprāt kādu iemācītos. Paul, es varētu šādi panākti pie tevis ar gultās. Iemācīsi. Nu, es jau labprāt, bet ko tad uz to teiks Ēriks? Es jau arī te varētu norakstīt. Un bez tām jau pie tevis taisies naktis palikt pa nakti. Ha? Es palikšu Pauli pie tev šodien. Stop! Nu es visu saprotu. Ārā, Susalniek! Ārā! Mīļo Andrej! Kāpēc tu krāp savu mīļo Andreju? Tu ej un pinies ar šiso Susalnieku! Tu mīļo narkotiksi atklāj savu vietas! Es jau domāju, tas bikses pieder viņam un to bāgu arī tu viņam cēni. Atvainojiet, kungs, kādas bikses? Mīļais, apmierinies kaut drusku, no! Lai viņš taisās, ka tiek, tad es apmierināšos. Varbūt. Bet redz, viņš jau atkal pārdomājās. Saproties, viņam jau te viss nav kārtībā. Jā. Man jau tā joprojām tā šķietās, ka es pie tā savu studiju esmu iemožu. Muti ciet un ja ne, tur viss. Mīļais, saprotiet, viņš jau nemūžam pie manis naktsmājas nedabūs. Tad jau drīzāk pie manis varētu palikt, nu, kā tu domā, kas? Pie tevis šonā pārņakšņošu es pats. Nē, es esmu Jaunakundze ar stingru raksturu. Tādi jau drīzāk pie manis pārnakšņos Līvijas Jaunakundze, vai ne? Nu, varētu jau gan, bet tante jau mani gaidīs mājās. Jā, Līvijas Jaunakundze. Ja tanti jūs nesagaidīs, viņa būs ļoti dusmīga. Atļaujiet, es jūs pavadīšu uz māju. Tur šitā. Mīļais, meti viņu laukā! Paldies Dievam! Briesmīgi, ka divi vīrieši cīnāties, sievietes ir šausmas. Jā, mīļais, bet visi vīrieši jau nav vienādi. Ja tu šonakt paliktu pie manis panaktīs, tev varētu pastāstīt par savu brāli. Viņš ir ļoti jauks un patīkams cilvēks.